Daudz diskusiju bija arī par to WhatsApp grupiņu, ko jūs solījāt pirms vēlēšanām. Tagad saprotu, ka jūs sakat, nē. Lai jaunie taisnu, mēs taču arī pirms vēlēšanām pateicām. Tur taču ir jauni cilvēki. Ko tad man 70 gados viņi organizēt? Nu, lai taisnu, tur Pozņeks vai Kols. Ja var uztaisīt, var. Nu, ja nevar, nu, tad nevar. Nu, tad lai tā Latvija iet postā. Es baidos, ka kopš Kristapā un kunga pievienošanos patriotiem es laikam nebūšu mieru būt šajā WhatsApp grupā, bet Reinis joprojām sola uztaisīt signālu grupiņu no tiem, kas tomēr varbūt nav Putina draugi. Nu kaut kā nezinu kādēļ to WhatsApp grupu viss pārvirzīja uz mani, bet es domāju, ka mēs uztaisīsim, tas patiesībā viena no tādām lietām, kas priecē šī atmosfēra vispār starp deputātiem no Latvijas, protams, ne pilnīgi visiem, bet liela daļa. Sācies darbs jaunajā sasaukumā, kā pagaidām izskatās, ar visu izdevies šeit tikt galā, pēc Rīgas domes nav nekādu sarežģījumu? Laikam zemesardze iegūtās iemaņas veikli orientēties jaunās vietās man ļauj pagaidām bez jebkādiem starpgadījumiem tikt ar visu galā. Nē, man liekas, ka šeit viss ir daudz maz skaidrs, vai arī iespējams mūsu grupā vienkārši viss ir ļoti labi norganizēts. Tad apmaldīties šajos gaitiņos Strasbūrā, arī Briselē varbūt nesanāca vēl. Nu, es došos pēc, kas 3 minūtes ātrāk izēja pirms noteiktā laika. Ja tā drīkst izteikties, šis zvērs ir pilnīgi savādāks. gan lieluma ziņā, gan deputātu skaita ziņā, gan arī tajā daudzveidībā, tieši to politiskā spektra griezumā, jo katrās politiskās grupās vēl ir daudz mazākas grupiņas un tā tālāk, un tas viss jāsatur kopā, jāmēģina atrast tie tiešām kompromisi. Šeit kompromisu māksla, laikam, ir pašā epicentrā. Un balsošana, tikko kā es piedzīvoju tādu, ne tikai es redzēju, ka diezgan daudzi tur bija uz izbrīnu paņēma par to, kādā ātrumā balsošana notiek. Ja Saeimā bija pieredze, kad ir darba kārtīgs jautājums, ir priekšlikums, tad priekšlikumu vēl var izdebatēt. Tam līdzīgi tas šeit ir vienkārši vienā brīdī tikai roku pacēl, roku nolēt, tu pat nezini, vai tu esi paspējis pacelt, vai tu neiecel tajā brīdī, kad ir pret. No tādiem izaicinošiem brīžiem gaitiņos šeit orientēties izdodas, vai sanāca arī kādu reizi apmaldīties? Nē, kā zemesargam diezgan ātri apgūstu vidi. Nē, tik traki nav, protams. Ir interesanti ēka ar saviem gaiteņiem, gan jau ir kaut kādi īsie posmi, kur var paiet, bet tas absolūti nav izaicinājums. Ir pieredze tikko Saeimā, ir arī iepriekš darbs valdībā. Kā Eiropas parlamentā jums pēc šīm iestādēm patīk? Labāk, mazāk? Es neteiktu, es nevaru lietot vārdu patīk vai nepatīk. Jāstrādā, bet nekas baigs sarežģīts te nav. Protams, ka es varbūt kā pieredzējis cilvēks redzu to, ko daudz neredz. Saprotu to, ko daudz varbūt vēl nemana, bet, viss būs kārtībā. Kaut kādas procedurālas lietas, nekas sarežģījumu nebija? Es iemācījos balsot 5 minūtēs, es neredzu tur lielu problēmu. Tikko sācis darbu jaunais sasaukums, kā izdodas jūs jauniņais ne tikai šeit, bet arī politikā kopumā? Politika ir mīts. Nav nekas te, nav ne marsieši, ne pārcilvēki, visi tādi paši cilvēki, kā kur citur. Un, ja tu spēj sarunāties, veidot attiecības, tad viss ir iespējams.